ausis. Un līdz ar tām lāča ausīm viņš arī bija ļoti spēcīgs. Viņš bija tik stiprs, daudz stiprāks par citiem zēniem. Viņš izauga tā kā lielāks un apkārtnē viņš visus plēsīgus zvērus varēja tikt galā ar tiem. Bija pat tā, ka viņš to lāci varēja ņemt un uz pusēm pārplēst. Un tādēļ arī viņi iesauca par lāčplēsi. Viņš izauga liels un nonāca ziņa, ka aiz Streideviņām jūrām dzīvo tāda briesmīga ragana. Un tā ir dēls ar 3 galvām. Un tas dēls, viņš domā, ka viņš ir pasaulē visstiprākais. Viņš prasa tai savai mātei, vai es esmu visstiprākais? Un māte viņam saka, gandrīz tu būtu, bet ir tāds lāčplēsis, viņš ir par tevi stiprāks. Tas raganas dēls domā, man jāiet ar viņu cīnīties, viņš taču grib būt visstiprākais. Viņš uzzināja noslēpumu. Viņam vēlns pateica noslēpumu, ka lāčplēs ir vājums citajās ausīs, tas viss spēks. Ja tās ausis ievaino, tad viņam pazūd spēks. Tātad raganas dēls zināja viltību, kā cīnīties. Skolotāji uzkalpot. Jā, ar tām ausīm. Viņš zināja viltību, kā cīnīties un devās to lāčplēsi meklēt. Un satikās viņi Daugavas malā, upes malā, un sākās cīņa. Un briesmīga cīņa. Un lāčplēsis nocirta tam raganas dēlam vienu galvu. Un viņš bija ļoti nikns. Un nocirta lāčplēsi vienu ausi. Un abiem pazuda spēks. Viņi kļuva jau vājāki, bet turpināja cīnīties. Un lāčplēsis nocirta raganas dēlam otru galvu. Un viņš palika atkal nikns. Un nocirta lāčplēsim otru ausi. Un abiem spēki zuda, bet cīnīties viņi turpināja. Viņi tagad turpināja lausties. Un viņi lauzās ilgi līdz vakaram. Un vakarā teika stāsta, ka abi divi iekrita tajā Daugavā. Es vēl gribu pateikt, ka pasakas variantā lāčplēsis uzvarēja to ienaidnieku. Tātad tā galvenā doma ir latviešiem ir tāds varonis, jo vienmēr jau gribas, lai kāds ir, ko domāt, ka kāds nāks un uzvarēs un stiprs. Un tas latviešiem ir tas lāčplēsis, ko viņi vienmēr saka, tas ir mūsu tas stiprais varonis. Tu gribi teikt kaut ko? Jā, kā šitajam briesmonim, viņam arī bija vājums? Nē, viņam tāda īsta vājuma ne. Viņam bija tās 3 galvas, ir kā tas viņa spēks. Un ja to galvu nocērt, tad viņš palika vājāks. Tā kā lāčplēsim ausis, un viņam tās daudzās galvas. Tur viņam bija tas. Viņam tās galvas? 3. Divas nocirtas, viena palika, lai vēl var cīnīties, citādi jau viņš nekā vairs nevar, ja? Tad viņi palika abi tādi vājāki, un tomēr... Viņam bija vienoti spēki. Varoja, ka viņas bija apnikušas, viņām nebija spēka. Un radās tāda situācija, ka Latvija varēja tagad, tā kā teikt, mēs tagad gribam savu valsti. Viņi tādi vāji, mēs tagad izdomāsim, mēs būsim paši pa sevi. Pirmo reizi, lai mums nav neviena cita saimnieka. Mēs paši sauksimies Latvija, mēs te būsim latvieši. Tāda bija situācija. Un pirms 91 gada tā notika. Latvijai bija dzimšanas diena. Latvieši pateica, mēs paši tagad būsim. Bet nelaime toreiz bija tāda, ka pateikt viņi pateica, bet zemē vēl bija ienaidnieki. Vēl bija citi tomēr bija krievi un vācieši. Viņi īsti pateica, kad esam Latvija, bet pavisam brīvi nebija. Tādēļ bija vēl jācīnās. Tās tā saucās brīvības cīņas. Un tie ienaidnieki jau sasparojās un domāja, mēs neļausim viņiem brīviem būt. Mēs neļausim. Un viņiem bija daudzāk spēku. Viņiem bija daudz spēku. Un latviešiem bija nedaudz spēka, jo viņi bija tikai to dzimšanas dienu nosvinējuši. Viņiem viss bija